Nu čau, esam tagad lejā nonākuši bērniņu telpā, lai parādītu, kā tas Axis DB stiprinājums ir nostiprināts. Un reku mums ir kārtīga betona spārīte, 100 biezums un te 200 pāri platums. Un lūk, šādi tas Axis DB balsts nostiprināts ar nerūsējušā tērauda vītņstieņiem šādiem te 4. Tā viņš iziet augšā tur uz jumta seguma. Un iepriekšējā tur video mēs redzējām, ka smuku uzlikt apdarīt un nekas jau iekšā tur netecēs. Nu lūk, nu šādi nostiprināts, ja. Galvenais, lai tā koka vai betona vai metāla konstrukcija atbilst minimālajiem šķērsgriezumiem, un tad jau šo sistēmu varat uzstādīt, ja. Neviens cits klasiskais risinājums, nu neder. Ja, kā šajā gadījumā, kad ir šķiedrcementa viļņotā loksne, pie kuras īsti nevar piestiprināties, bet normatīviem jāatbilst par minimālo noturību, kas ir 12 kN. Tad šis risinājums ir ideāls. Nu lūk, jautājumi par jumta drošības sistēmām, to uzstādīšanu. Rooftech.lv. Čau!